Labdien, otrdienā! Labdien! Un viens no NVO televīzijas uzdevumiem ir arī izglītot. Un tāpēc mēs esam nolēmuši uzsākt arī tādu kā nosacīt izglītojošo informatīvos ciklus, un viens no viņiem ir par to, kādas ir iespējas internetam, kādā veidā, teiksim, nevalstiskām organizācijām internets var palīdzēt ikdienas dzīvē. Un tāpēc šodien mēs iesāksim pirmo lekcijas tādu nodarbības ciklu, un savukārt jau nākošās reizēs kādās būs arī attiecīgi arī turpinājums. Un līdz ar to tad es gribētu iesākt jau ar vienu pamata, teiksim, lietu, ar ko ļoti bieži saskaras nevalstiskās organizācijas, proti ar to, kad ir nepieciešams izveidot pašiem savu mājaslapu, ir nepieciešams izveidot projektam kaut kādu noteiktu mājaslapu, un mums pirms pusgada vai gada mums bija tieši viena pārraide veltīta wordpress.org iespējām, tas proti, kādā veidā jūs varat izveidot savu mājaslapu uz WordPress bāzes. Un šeit uzreiz es gribētu akcentēt to, kad par to es tad nestāstīšu, bet galvenais paskatieties mūsu pārraižu arhīvā, un jūs atradīsiet tad interviju, kurā mēs stāstam par to, kādā veidā, teiksim, jūs bez priekšzināšanām, bez šajā gadījumā priekšzināšanām programmēšanā varat izveidot paši savu mājas lapu uz WordPress bāzes. Bet tāpat šajā gadījumā jums ir nepieciešami gatavi risinājumi mājaslapās, tad šis nav vienīgais variants, kādā veidā izveidot savu mājaslapu. Un viens no papildus variantiem, kas jūs varat izdarīt pa brīvu, piedāvā Google. Un Googles gadījumā tad ir mājaslapas adrese, ir www.sites.google.com, un līdz ar to šeit jāsaka, ka faktiski pat neko nemaksājot, jūs varat izveidot, teiksim, gan projektu mājaslapu, gan šajā brīdī tad arī mājaslapu veltīt noteikti kaut kādai attiecīgai, teiksim, tēmai. Un, kā es minēju, teiksim, ja tie, kas skatījās iepriekšējo pārraidi, tad, kad mēs runājam par WordPress.org iespējām, tad tur arī viss bija pa brīvu. Vienīgais, kas man bija vajadzīgs šajā brīdī, servera vieta un domēna vārds. Attiecībā uz Googles piedāvājums piedāvā visu pa brīvu, tad arī, teiksim, izvietot, teiksim, informāciju uz attiecīgā servera, bet vienīgā problēma kas varbūt ir tāda neērta, ir tas, ka jums ir jāizmanto domēna vārdā vārds Google iekšā. Jā, tā kā līdz ar to tas ir vienīgais mīnus šajos konkrētajos, varbūt, interneta risinājumos. Un tad nākošais, ko es arī gribētu parādīt, lai jūs zinātu, ka ir arī, teiksim, diezgan daudz gatavu risinājumu, kas ir pieejami pasaulē. Šeit es esmu nosaucis, teiksim, 4 viņus, tas ir Small Business, Yahoo.com, Order1.com, GoDaddy.com, Fatco.com, tie ir vienkārši visi amerikāņu risinājumi. Kāpēc es par viņiem, teiksim, es ielicu iekšā savā prezentācijā? Tāpēc, ka, jāsaka, ka šeit šie gatavie risinājumi, kas tika piedāvāti par nelielām naudām, viņi tomēr ir vairāk attīstīti tieši Amerikas Savienotās valstīs. Tad jāsaka arī, ka Latvijā, teiksim, ir viens no gataviem risinājumiem, kas piedāvā sagatavot mājaslapus jau uz kaut kādas konkrētās bāzes. Tā ir mājaslapa anazana.com. Un, ja mēs aplūkojam šos gatavos risinājumus, es varu minēt, teiksim, piemēru, kas ir Small Business Yahoo.com.
kur jūs varat, teiksim, ieejot šajā mājaslapā, jūs varat atrast iespēju zem web hostinga, atrast šo iespēju, kādā veidā jūs varat izveidot paši savu mājaslapu, un kas šajā gadījumā tad varētu būt interesants, ir tas, ka šīs izmaksas, teiksim, arī tas ir gatavais risinājums, ka šajā brīdī tas var maksāt, ka tas tomēr maksā kaut kādu naudu, tad šeit jāsaka tas, ko piedāvā Yahoo, viņi piedāvā tad šos te gatavos risinājumus par ļoti nelielām naudām. Un šeit parasti, teiksim, tas, kas tiek piedāvāts vairāk kā 100 dažādi, teiksim, templīti, tas ir gatavi risinājumi, kurus jūs paņemat vienkārši un līdz ar to pārveidojat, teiksim, kādā veidā jums tas ir nepieciešams, nomainot fotogrāfijas, nomainot, teiksim, stilus, izvietojumu un līdz ar to faktiski darbojoties ar šiem templītiem, jūs tad attiecīgi varat dažādos, teiksim, veidos variēt un izveidot, teiksim, savu mājaslapu. Un tagad teicu, ka tas tiešām maksā ļoti nelielas naudiņas, tad faktiski ar visu servera vietu, ar jau gatavu templītu, ar jau attiecīgo domēna vārdu, tas visu mēnesī maksā no kādiem 3 līdz 7 dolāriem, tā kā eiro tas būs vēl nedaudz mazāk. Un līdz ar to pat dažos gadījumos ir tā, ka tos internetu risinājumus, kurus mēs attiecīgi izmantojam reizēm Latvijā, ka mēs maksājam par serveru vietu tikpat, cik jums Yahoo piedāvā, teiksim, par visiem šiem te gatavajiem risinājumiem. Tā kā līdz ar to ir noteikti vērts, teiksim, arī apskatīties šo Yahoo variantu, un ja man vajadzētu salīdzināt, teiksim, kur ir visvienkāršākais no visām, teiksim, nosauktajām šīm mājaslapām, kas piedāvā visvienkāršāko risinājumu, tad uzreiz viennozīmīgi tas ir Yahoo. Jo Yahoo gadījumā, teiksim, ir jau faktiski var salīdzināt darbošanos Yahoo vidē ar līdzvērtīgi, kā tas notiekās, teiksim, ar Word dokumentu. Ja, ka jūs vienkārši strādājat uz ekrāna, jūs veicat kaut kādas attiecīgās izmaiņas, jūs veicat šajā brīdī tad konkrētās nepieciešamās, teiksim, lietas, un līdz ar to jūsu gadījumā tad jau rezultāts uzreiz vienkārši jūs uzreiz varat piespiežot, teiksim, pogu save un publish, ja, jums automātiski tad uzreiz tas viss šīs izmaiņas tad tiek nopublicētas, un viņas tad ir arī tad pieejamas momentāli tad uzreiz visiem, teiksim, tad uzreiz nopublicētas interneta vidē. Un tad nākošā lieta, ko vajadzētu tad atcerēties, veidojot mājaslapu, tad ir sekojošais, ka tad, kad jūs izveidojuši mājaslapu, jums ir jāatcerās, ka jums ir tikai dažas sekundes laika, lai pievērstu uzmanību. Jo faktiski ir tā, ka cilvēks atver mājaslapu, jo viņi uzrunā viņu, viņš paliek, viņš tālāk, teiksim, šajā brīdī tad skatās, tad pēt visu attiecīgās lietas. Ja šajā gadījumā viņi neuzrunā šī mājaslapu, tad viņš pamet jau šo mājaslapu, un līdz ar to tas darbs, ko jūs esat veikuši, lai izveidot šo mājaslapu, ir bijis veltīgs. Tad nākošā lieta, kas varētu būt ļoti svarīga, teiksim, arī daudzām nevalstiskām organizācijām, arī pētot, teiksim, viņu lapas, ļoti bieži nav skaidrs, ko tad piedāvā šī lapa. Jo tas, kam vajadzētu būt uzreiz skaidram, tad kas ir tas, ko mēs piedāvājam, tam uzreiz vajadzētu būt saprotamam. Jo atverot, teiksim, lapu, teiksim, tu skaties vienkārši uz kādām daudziem informācijām, daudziem rakstiem, tu īsti nesaproti, kas ir šī organizācija, ko viņi dara, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Ja? Līdz ar to tas būtu ļoti svarīgi, teiksim, šādā veidā, teiksim, precīzi noformulēt jau pašā, teiksim, mājaslapas pamatā, tad ko tad piedāvā šī mājaslapa.
Tad nākošais, kas būtu arī ļoti svarīgi saprast, ar ko principā gan visi, es domāju, teiksim, Latvijā, teiksim, ne tikai NVO mājaslapām, bet arī, teiksim, biznesa lapām. Viena no lielākajām kļūdām ir tā, ka šī gadījumā vai mājaslapa satur unikālo piedāvājumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jebkurā gadījumā jums katram, teiksim, ir kaut kas atšķirīgs, jūs katrs piedāvājat, katra organizācija piedāvā kaut ko īpašu saviem biedriem, saviem potenciāliem biedriem. Līdz ar to tas, kas nosaka, teiksim, šajā gadījumā pēc marketinga pamata, nosaka to, ka jums tiešām vajadzētu šos unikālo piedāvājumu izcelt, ja, lai viņš būtu redzams uzreiz pirmajā lapas pusē, lai cilvēki varētu saprast, jā, tiešām šis ir tas, ko mēs saņemsim šajā, pieņemsim, nevalstiskā organizācijā. Un tāpat nākošais, kas būtu arī svarīgi, tad ar ko tad mēs šajā gadījumā esam savādāk? Ar ko mēs piedāvājam kaut ko savādāk nekā citas nevalstiskās organizācijas? Kur ir mūsu nozīmība? Ja? Līdz ar to arī, teiksim, vajadzētu noteikti šajā gadījumā, teiksim, uzsvērt, jo, ja parasti mēs aplūkojam mājaslapus, tad tas, ko mēs redzam vienkārši stāstu par to, ka mēs esam tādi un tādi, mēs darbojamies to un to, bet ar ko tad mēs īsti atšķiramies, ja kas ir mūsu specifiskais, ja? To ļoti reti, kad ir iespējams ieraudzīt un saprast. Tad nākošā lieta vienkārši ir sevišķi, kas ir ļoti svarīga arī nevalstiskām organizācijām. Nebaidieties būt aktīvi savā mājaslapā, nebaidieties šajā gadījumā provocēt labā nozīmē savus potenciālos apmeklētājus. Līdz ar to šeit tas, kas ļoti labi iederētos mājaslapā, tas ir aicinājums darbībai. Izmēģini, kļūst par mūsu biedru, pieraksties, teiksim, uz kaut kādu semināru, vēl kaut kādām lietām, kas šajā gadījumā aicina uz darbību, kas šajā brīdī provocē, teiksim, uz attiecīgo, teiksim, kaut kādu darbību, kas būtu jāveic konkrētajā gadījumā. Tad nākošais ir, kas arī būtu ļoti svarīgi, teiksim, krāsas un fotogrāfijas. Nevajag aizrauties ar pārāk daudzām fotogrāfiem, nevajag aizrauties ar pārāk daudzām krāsām. Ja? Līdz ar to šeit ir arī jāatcerās par mājaslapas stilu. Tad nākošais, ko jums noteikti vajadzētu padomāt, veidojot savu mājaslapu, ir saprast, cik lieli ir jūsu teksti, un pats galvenais, teiksim, vai viņas var izlasīt. Vai viņas var izlasīt, teiksim, mobilajā telefonā, vai viņas var izlasīt, teiksim, uz planšetes, vai izlasīt datorā. Ja? Jo šeit ir jāņem vērā, teiksim, ka ir kaut kāds specifisks dažādiem šriftiem, dažādiem fontiem, un tāpēc vajadzētu arī, teiksim, arī pievērst uzmanību šiem apstākļiem. Un tāpat nākošais solis, kas arī būtu jāsaprot, ka teksts, ko jūs liekat iekšā mājaslapā, viņš nedrīkst būt lielgabarīti. Ja? Cilvēki raksta, teiksim, šajā brīdī 2-3 teikumi, un atkal, teiksim, ir atstarpi, atkal šajā gadījumā ir šie teksti, teiksim, viņi, teiksim, netiek sapludināti kā viens liels, teiksim, viena liela grāmata, kas arī būtu jāatceras. Tad nākošā lieta, kam būtu jāpievērš uzmanība, cik precīzi jūs definējat apakšsadaļas. Kādas ir apakšsadaļas un kas zem kuras apakšsadaļas atrodas. Atkal jau ļoti bieži, es domāju, jūs paši esat saskārušies ar konkrētu apstākļu, ka jūs redzat, teiksim, satura rādītāju, bet kas konkrēti, teiksim, ir zem katras šīs sadaļas, ar ko atšķirās, teiksim, viena sadaļa no otras, bieži to nevar saprast, ja? Tāpēc cenšaties pēc iespējas vairāk, precīzāk nodefinēt šo te satura attiecīgo rādītāju. Tad nākošā, teiksim, informācija, ko arī, teiksim, vajadzētu iekļaut iekšā, sevišķi, tā kā jūs esat nevalstiska organizācija, iekļaut iekšā tad informāciju par
kas ir galvenās personas nevalstiskās organizācijas, kas ir galvenais spēlētāji, lai jebkurā gadījumā tad zinātu, teiksim, kurš tad ir vainīgais vai kurš nav vainīgais pie attiecīgās, teiksim, nevalstiskās organizācijas. Un arī, teiksim, es esmu pētot, teiksim, daudz nevalstisku organizāciju mājaslapas, īstenībā nevar saprast, kas tur apakšā stāv, teiksim, kas ir tie cilvēki vienkārši, ja? Pie kā es varu griezties. Jo, protams, tas uzreiz, teiksim, padara daudz uzticamāku, teiksim, lielāku uzticamību, teiksim, padara šajā gadījumā lielākas iespējas griezties pie konkrētiem cilvēkiem, kurus jūs esat redzējuši, teiksim, kā tajā fotogrāfijā, jau mājaslapā. Tad nākošā lieta, kam vajadzētu arī, teiksim, pievērst uzmanību, lai mājaslapa jūs personiski uzrunātu. Vai ne personiski uzrunātu, bet lai jūs šī gadījumā, teiksim, nelietojat oficiālu stilu. Kurā gadījumā jūs neesat nekāds liels uzņēmums, jūs neesat valdība, kurai būtu jāizmanto šajā brīdī tāds ļoti oficiāls, teiksim, stils, bet tas, kas tas var būt neformāli. Ja? Un uz to, teiksim, ceļš tie jaunieši, lietojot, teiksim, jauniešu žargonu mājaslapā, lietojot, teiksim, to valodu, ja, kas nav varbūt literāri pareiza, bet kas būs saprotamāk. Un uz to, ja šādā veidā, teiksim, darbosieties, arī tad šī mājaslapa būs daudz saprotamāk un daudz pieejamāk. Un tad, kas arī, teiksim, ir ļoti svarīgi, teiksim, nevalstiskām organizācijām ir nodrošināt atgriezisko saiti ar mājaslapas apmeklētājiem, un tāpēc šeit būtu nepieciešams, protams, automātiski padomāt par to, kad vai iespējas pārstīties uz jaunumiem, pievienoties sociālajiem tīkliem, un, protams, tas, ko es ieteiktu noteikti, tad izmantot visas iespējas, teiksim, ko mums dod mūsdienu tehnika, un, teiksim, izmantot arī audio, video, teiksim, materiālus mājaslapā, jo, protams, viņi noteikti daudz vairāk atdzīvinās jūsu mājaslapu un padarīs saprotamāku to, ar ko nodarbojas jūsu nevalstiskā organizācija. Un vēl sākot, teiksim, jau runāt par mājaslapas izveidošanu, ir vēl viens būtisks aspekts, kas būtu jāņem vērā, proti, ka šajā gadījumā mēs, mājaslapu mēs varam salīdzināt, teiksim, tādu kā grāmatas lasīšanu, un šeit ir ļoti svarīgi, teiksim, tas teksts, ko jūs esat iekļaujuši, teiksim, mājaslapā. Un pats galvenais, teiksim, ir jāsaprot vienkārši kādus vārdus jūs iekļaujat attiecīgajā šajā tekstā. Kāpēc es to stāstu? Proti vienkārši, ka ir daudz dažādas tēmas, kas jums ir svarīgas, teiksim, ko jūs gribētu uzrunāt, kādā veidā jūs gribētu uzrunāt savus potenciālus mājaslapas apmeklētājus. Un tas, kas ir jāsaprot, ka katrs mājaslapas apmeklētājs, teiksim, cenšas atrast sev interesējošo tēmu pēc noteiktajiem atslēgas vārdiem. Un viena pat, teiksim, kaut vai par, ja mēs runājam par jauniešu NVO, mēs varam, teiksim, meklēt, teiksim, pēc atslēgas vārdiem jauniešu NVO, kaut kādu nodarbinātības jautājumi, mēs varam meklēt pēc kaut kādiem aktuāli notikumiem un citām, teiksim, svarīgām lietām. Un līdz ar to tas, kas būtu svarīgi, teiksim, jums ir jāsaprot vienkārši, kas ir jūsu tēma, un jums būtu jāsaprot, kādi ir šie atslēgas vārdi, pēc kuriem tātad jūs varat, atrast. Un šajā gadījumā tas, ko es ieteiktu, izmantot programmu adwords.google.com, un šeit reģistrējoties šajā te mājaslapā, jums ir tāda funkcija kā Keywords Tool External. Tas, ko jūs darat, jūs paņemat šajā gadījumā tos vārdus, kas jums liekas ir ļoti aktuāli, jūs iespējamā mājaslapas pusē, kas ievadat šos vārdus attiecīgi iekšā šajā programmā, un tas, ko izdarīs šī programma, viņa ne tikai parādīs tos vārdus,
kurus jūs esat uzrādījuši, bet parādīs arī visas iespējamās kombinācijas, ja, ar attiecīgo tēmu, plus papildus, uz ko jūs redzēsiet, cik daudz cilvēku meklē šajā gadījumā vienu vai otru atslēgas vārdu, ar kuru jūs tad attiecīgi tad varat strādāt, varat attiecīgi tad meklēt. Un līdz ar to faktiski, tad, kad jūs redzat šo te vārdu kombināciju, tad faktiski jums ap šiem vārdiem tad ir jāveido saturs, ap šiem vārdiem jums ir jāveido šajā gadījumā tad šī informācija, lai tik tiešām cilvēki tad varētu, teiksim, vieglāk jūs attiecīgi atrast. Jo, ja nebūs, teiksim, pareizā vārdu kombinācija, ko jūs esat iekļaujuši attiecīgajā mājaslapā iekšā, tas tādā gadījumā arī nestrādās. Līdz ar to es teiktu tā, ka šī tā pirmā daļa, ko es dotajā brīdī tātad esmu izstāstījis, un līdz ar to jau pēc kaut kādu laiku mēs turpināsim izglītot jūs attiecībā par tām iespējām, ko dod internets, un līdz ar to paldies līdz nākošajām reizēm.